Labdien! Man ir jāpateicas programmai Latvijas skolas soma par 5 piepildītiem gadiem manā dzīvē. Un vēl jāpateicas par iespēju būt šodien šeit kopā ar jums. Un arī par šo te ekrānā redzamo iemantoto, vēl viņa nav redzama, tūdien būs redzama. Šo ekrānā redzamo iemantoto atziņu. Aizbraucot uz skolām uzstāties, es principā iegūstu mūžīgo jaunību. Jo bērni savu acu priekšā rakstnieku ir iztēlojušies kaut ko mirušu. Ar skolas somu mums ir iespēja satikties un vienam otru ieraudzīt. Man kā rakstniekam ir ļoti svarīgi redzēt savu auditoriju. Bet tikpat svarīgi man šķiet, ka bērni piepeši ierauga, ka rakstnieks nevienmēr ir kaut kas beigts. Literatūra. Bērni ierauga, ka literatūra ir kaut kas, kas uz viņiem attiecas. Tas ir kaut kas mūsdienīgs, un to rada cilvēks, kurš dzīvo tepat manā laikā. Es ar šo cilvēku esmu saticies, man ir izveidojies kontakts, un man ir radušās pozitīvas, patīkamas asociācijas. Un tieši par šīm te pozitīvajām asociācijām, kas saistītas ar grāmatām, ar lielo ļauno bubuli lasīšanu un literatūru, es pēdējos gados daudz lauzu galvu. Kā radīt vairāk prieka? Kā pārvērst vai pat varbūt izdzēst to bērnu pieredzes, pret kuriem lasīšana un grāmatas ir izmantots kā varas instruments vai pat savu veidu sots? Ko es varu darīt? Būdama rakstniece, man, protams, ir ļoti svarīgi, lai bērnu lasīt prasme un lasīt prieks būtu visaugstākajā līmenī. Un es par to domāju, ne tikai vienkārši rakstot grāmatas un mēģinot nosēdināt bērnus pie grāmatām, bet es domāju par lasīt prieku, paņemot bērnus un nenosēdinot viņus tiešā veidā pie grāmatām. Kā es ar fizisku izkustēšanos, ar rotaļāšanos, ar spēlēšanos, kas piekritīsiet droši vien, ka nav tie pirmie atslēgas vārdi, kas nāk prātā, kad domājam par lasīšanu, kā ar šiem elementiem varētu panākt labākus rezultātus lasīšanā. Es aicinu jūs 2 sekundes veltīt sarunai ar gudrāko cilvēku šajā zālē ar sevi un apdomāt, kas ir tās emocijas, ko jūs jūtat kā pieaugušie, ja jums tieši šajā brīdī kāds piedāvā doties rotaļā vai paspēlēties. Kas ir pirmais, ko jūs jūtat? Es pašikstēšu priekšā, es būšu godīga, man pirmā doma vienmēr ir, ak nē, kāpēc tas notiek ar mani? Es taču esmu pieaugušais, kāpēc man būtu jāspēlējas. Man tagad nav laika, ir daudz tiešām citu svarīgāku lietu, ko es varētu darīt, kaut vai vārīt zupu vakariņās. Un es svārstos starp šo te bezpalīdzības sajūtu, kā un ko es darīšu rotaļājoties, un apziņu, ka ja es pamēģināšu paspēlēties, iespējams, es ticu, ka tas būs ļoti jautri un pozitīvi pavadīts īs brīdis kopā ar to cilvēku vai mazajiem cilvēciņiem, kas man ir piedāvājuši paspēlēties. Un ja mēs jautājam bērniem, ko viņiem nozīmē spēlēšanās, tad tas ir pirmkārt prieks, pozitīvas emocijas. Bērni jau nedomā, ka rotaļājoties viņi apgūst un mācās, kā tikt galā ar dusmām, vilšanos vai zaudējumu. Spēlēšanās viņiem nozīmē draudzēšanos, apgūt sociālās prasmes. Spēlēšanās arī viņiem nozīmē mācīties būt radošiem, kā tikt ārā no apātiskā garlaicības stāvokļa. Un mēs kā pieaugušie zinām, ka spēlēšanās bērniem ir pasaules izzināšanas veids primāri. Tas ir veids, kā zināšanas sakārtot, atkārtot un iekļaut savā ikdienas dzīvē. Ja bērns kaut ko pamēģina, fiziski iesaistoties, viņš to piedzīvo, viņš to apgūst. Un ja mēs runājam par asociācijām, kas rodas ar lasīšanu, jums kā pieaugušiem, es ļoti ceru, ka tās ir pozitīvas un idilliskas, un mēs domājam par lasīšanu kā par tiešām brīvu brīdi sev, kā par atalgojumu pie tējas krūzes vai pie jebkura cita dzēriena.
Ir brīvs vakars, ir pozitīvas emocijas. Bet, ja mēs jautājam par lasīšanu bērniem, ja es jautāju par lasīšanu bērniem, tad visbiežāk lasīšana izraisa tādu pašu stresu, kā mums spēlēšanās. Man tagad nav laika, es esmu nodarbināts, es esmu izklaidēts, es tiešām esmu noguris kā bērns. Patiesībā bērni ļoti labprāt lasītu grāmatas, ja tam atrastos laiks. Taču bieži vien mēs nonākam arī pie situācijas, ka bērns nonākot pie grāmatas un to atverot, ierauga, cik tajā ir mazi burtiņi, gari teikumi, un ir kauns un bailes atzīties, ka daudzus no vārdiem es kā bērns nemaz nesaprotu šajā grāmatā. Man klases biedri saprot, bet es nesaprotu. Un man rodas tāda kā pietāta un varbūt pat negatīva pietāta pret grāmatu, kas laika gaitā pārvēršas par riebumu pret grāmatām. Varbūt tā ir labā ziņa man kā rakstniecei, ka tas nenozīmē, ka grāmatas ir slikti sarakstītas, bet tas nozīmē, sliktā ziņa, tas nozīmē, ka lasīt neprasme, lasīt tekstus tehniski noved pie riebuma pret grāmatām. Un es no tā secinu, ka tā tad ir nepieciešams veids, kā lasīšanu pārvērst par rotaļu. Jo rotaļu bērnam ir prieks, tā tad arī lasīšanai būtu jābūt priecīgai nodarbei. Un kā lasīšanu pārvērst par kvalitatīvu pavadītu laiku kopā. Jo, ja mēs jautājam bērniem, kāpēc būtu jālasa, un arī jums kā pieaugušiem motivācija, es ticu, ka ļoti daudziem no jums pieejot pie grāmatu plaukta, pirmā doma prātā nav, es ņemšu šo grāmatu, lai bagātinātu savu vārdu krājumu, vai lai attīstītu savu fantāziju. Tieši tāpat ir arī bērniem. Bērni lasa, viņu galvenā motivācija kaut ko darīt ir just prieku. Tā ir tā emocionālā labsajūta, kas tika pieminēta pirms tam. Un tāpēc man šķiet, ka solis pretim bērna izaugsmē no nelasītāja, kļūstot par lasītāju, ir bērnu aktīva līdzdalība, dodot iespēju pašiem iesaistīties tekstu tapšanā vai fiziski izdzīvot tekstu, radot sajūtu, ka literatūra ir nevis kaut kas svešs, vecs, sens nomiris, kas uz mani neatiecas, bet tieši otrādi viņi to ietekmē un viņi to var arī radīt. Tad, kad es aizbraucu uz skolām, es bērnus apmānu. Es saku, labdien, es esmu rakstniece, un tad viņi sagaida, ka tagad šī rakstniece mācīs mūs mīlēt grāmatas. Bet es saku, es esmu ieradusies paspēlēties. Tikai manās rotaļās ir ļoti daudz darba ar tekstu un literāriem fragmentiem, un aizraujoties ar manis sagatavotām spēlēm, bērni sākotnēji nepamana un beigās secina, ka viņi ir izlasījuši ļoti garus teksta blāķus. Es esmu atklājusi, ka viena no lieliskākajām iespējām, kā veicināt lasīt prieku un attīstīt lasīt prasmi, ir dažādas literārās orientēšanās spēles vai izlaušanās spēles, kur bērniem ir jākustas telpā. No punkta A uz punktu B, kur ir slēpņi, kuros ir teksti, kas ir jāizlasa, uzdevumi, kas ir jāatmin, jāpārvar. Un šajās spēlēs var iekļaut, protams, starpdisciplināras zināšanas, mākslā, geogrāfijā, izlaušanās spēlēs, tā ir matemātika. Un šādā veidā spēlēs un lasīšanā aktīvi un brīvprātīgi iesaistās tie bērni un jaunieši, kas sākotnēji manā auditorijā ir ienākuši ar attieksmi. Es grāmatas nelasu, līdz ar to šis pasākums uz mani neatiecas, un jau pašā sākumā man šis viss riebis. Un ļoti aktīvi šādās spēlēs, lasīšanas spēlēs iesaistās zēni, jo pārvietošanās no punkta uz punktu, nevis sēdēšana vienā punktā pie galda visas 40 minūtes, viņiem tiešām ir ļoti rosinoši, jo viņi šādā veidā sev var apliecināt gan intelektuāli, kognitīvi un arī fiziski. Jo, lai gan es neiniciēju savās spēlēs sāncensību, tas ir kaut kas, ko zēni paši savā galvā rada, un viņiem ir svarīgi sevi pārvarēt, un ir svarīgi, ka šādās nodarbībās rodas emocijas. Ir sadarbība, ir sevis pārvarēšana un ir lepnums par sevi arī tiem bērniem, kuri tiešām ir teikuši, ka viņi nelasa grāmatas, bet izrādās, ka šāda veida tekstus es lasu ļoti labi. Un man kā rakstniecei to arī droši vien nevajadzētu teikt, bet lai
radītu interesi par kādu grāmatu, tā sākotnēji tiešām nav nemaz jāplasa. Pietiek ar grāmatas vāciņa apskatīšanu, bērniem ļoti patīk radīt savas versijas par grāmatām. Un tas patiešām būtu arī jāveicina, manuprāt. Lieliski stāsti rodas dekonstruējot grāmatas, vai radot stāstus tikai no ilustrācijām, izkopējot tos un pārveidojot citā secībā, vai arī ir jāļauj bērniem apšaubīt rakstnieka vārds. Es ticu, ka bērniem ir tiesības teikt, ka šī Luīzes Pastors grāmata ir slikti sarakstīta, un es mācētu izdarīt kaut ko interesantāku, un ir jāļauj viņam izkopēt vesels atvērums no grāmatas un ar melno marķieru aizkrāsot visus tos sarežģītos vārdus, radot savu unikālo dzejoli vai savu ideālo teikumu. Un vēl runājot par komiksiem, esam pieraduši līdz šim raugt degunus par komiksiem. Tā nav augstā literatūra, bet gribu tiešām uzsvērt, ka komiks ir šeit uz palikšanu, jo tas ir viens brīnišķīgs veids, kā veicināt prieku par lasīšanu. Un kāpēc gan arī neļaut bērniem klasēs radīt savus īskomiksus pēc biezo ķieģeļu grāmatu motīviem. Dažas idejas lasīt prieka un lasīt prasmes ierosmē. Lieliski ir ļaut bērniem arī pašiem radīt spēles pēc grāmatu motīviem. Viena no jaukām idejām bija Rīgas Montessori sākumskolē, kur pēc manas grāmatas Rāņa ielas cirkas izlasīšanas bērni sadalījās komandās un radīja lielformāta cirka spēles laukumus, kur cirka lejupslīdošās kāpnes bija bēdīgie notikumi, augšupslīdošās kāpnes priecīgie notikumi. Un atkal šis bija ļoti rosinoši tieši zēniem, jo šādā veidā reflektēt par grāmatu, nevis vienkārši uzzīmējot grāmatas varoņus, bet pat tiešām viņi jutās aktīvi iesaistīti refleksijā par grāmatu, un šo te spēli izmanto vēl joprojām savā ikdienā. Runājot par grāmatu pieejamību, es nezinu, kāpēc tā ir, jo visās skolās ir bibliotekas, bet es esmu pamanījusi, ka vēl joprojām bērni baidās iet uz bibliotekām gan skolā, gan ārpus tās, vai tā ir bibliotekāra faktors vai kāda sociālā trauksme, taču ļoti labi strādā drauga ieteikums. Nu pat norisinājās Nacionālais skaļās lasīšanas čempionāts, jeb sacensības, kur laureāti uzvarētāji no Latvijas novadiem daudzi minēja, ka šo grāmatu, ko viņi mums lasīja priekšā, viņi ir izvēlējušies tāpēc, ka redzēja klases biedrus to lasām. Tā varbūt nebija tā literatūra, ko mēs gribētu, lai bērni lasa, bet viņi to lasīja ar lielu prieku. Un tāpēc man ir prieks vienmēr aizbraukt uz skolām, kur es redzu, ka klasēs ir grāmatu aizņemšanās plaukts, kur bērni paši no mājām ir nesuši tās grāmatas, ko viņi labprāt ieteiktu saviem klases biedriem. Biblioterapija ir ļoti sena, kā izrādās, bet Latvijā vēl neiepazīta tendence, kas ir šobrīd ļoti populāra kaimiņu valstīs Igaunijā un Somijā, kā drāmas terapijas līdzinieks, kur klasē ar bērniem problēmas vai kādas sasāpējušas jautājumus risina ar stāstu un grāmatu palīdzību. Skolotājs izraksta zāles, grāmatu visai klasē, par ko pēc tam reflektēt kā terapijā. Un ticiet man, mūsdienu bērniem ļoti patīk vārds terapija. Jūs viņus varat droši apmānīt, sakot, ka šodien ir nevis literatūras stunda, bet terapijas stunda. Šis ļoti labi tiešām patīk arī pusauģiem, lielākajai mums zināmajai nelasītāju grupai, jo viņi šādā veidā grāmatu lasīšanu neuztver kā piespiedu aktivitāti, bet kā rūpes par savu mentālo veselību. Un idejas šādām te spēlēm ir ļoti daudz pieejams. Mēs kā rakstnieki, izdevēji patiešām cenšamies pasniegt palīdzīgu roku pedagogiem un bērniem un radām ierosmes materiālus, arī liels un mazs izdevniecība tādus ir radījuši. Un viens no ierosmes materiāliem, kurā nav absolūti nekāda teksta, taču es to uzskatu par tiešām lasīt prasmes veicināšanas materiālu, ko radīju nu pat ar Latvijas Nacionālo biblioteku un ilustratori Anitu Bajāru Babčuku ir stāstu radīšanas puzle. Tā apvieno sevī gan rotaļas elementu, kas man liekas tik ļoti svarīgs, gan iespēju bērnam radīt savu stāstu, būt svarīgam, būt iesaistītam literatūras procesā. Šajā puzlē ir attainotas Latvijas kultūras kanona vērtības, un šī ir iespēja bērnam
izpausties, patiešām ņemt un dekonstruēt zināmo vai vēl neiepazīto Latvijas kultūru, personības un vietas, un brīvi ar tām rīkoties. Ievietot citā kontekstā, radot jaunas interpretācijas. Tas ir varbūt man jau. Stāsta puzles lielākā vērtība, manuprāt, tas, ko es vēlos nodot bērniem, ir, ka nav vienas pareizās versijas. Nav pareizā veida, kā drīkst apieties ar Latvijas kultūras kanonu. Nav pareizā veida, kā mēs drīkstētu interpretēt Latvijas kultūru. Nav pareizā stāsta. Ir nebeidzamas iespējas būt par radītāju, būt par noteicēju un bērnam būt par literatūras līdzzinātāju. Un nobeigumā uzsverot šo, man patiešām liekas svarīgi, ka ar literatūras palīdzību bērni nevis iemanto apziņu, ka tie citi, tie rakstnieki, arī mirušie vai tie, kas vēl ir dzīvi, ir tie lielie domātāji un ģēniji, bet ticību es arī tā varu, un es mācēšu vēl labāk. Un šo vēstuli es saņēmu pirms dažām nedēļām pēc tikšanās ar pusauģiem Talsu bibliotekā. Nolasīšu, varbūt nevar salasīt, ļoti skaists rokraksts, starp citu. Man arī patīk rakstīt īpaši šausmu stāstus. Var uzrakstīt kādu šausmu stāstu un tad atsūtīt man? Es novērtēšu. Ja kas, es domāju, ka tavas grāmatas ir labas, bet man labākas. Un es patiešām ceru, ka viņš nejoko. Paldies par uzmanību!